Labdien! Esmu Voyager kluba īpašnieks Jānis Gaņģis, un šodien jums pastāstīšu pa jau ne pavisam jauno, bet var teikt pa jauno modelīti, kvadrātaino Chrysler Grand Voyager CRD. Ko tas nozīmē? Tūliņ atvēršu kaputiņu, motoru pārsaku un visu jums izstāstīšu. Mums te nedaudz vējš, bet tas mums cerams netraucēs. Nu, un attaisīsim motoru pārsadziņu un apstīsimies, kas mums te apakšā ir. Šitam modelītim jau savādāk taisās motoru pārsaks. Arī es uzreiz nevaru pierast, bet nu jau ir diezgan pabraukts un viss jau ir ieplānojies savās vietās. Teikšu, kā ir šitais dīzelīts, ir labais, un motoriņš arī jau viņam ir uztaisīts pavisam savādāks. Nav tā kā, neteikšu, ka viņš ir stipri savādāks, bet noņemšu uzreiz jums vāku, lai jūs varat apstīties, kāds viņš izskatās. Šeit ir tā pati Common Rail iešpricīte, kas nozīmē, ka tur jau mums ir katra elektroniskā sprausliņa, un zem liela spiediena tiek padota degviela, bez nekādām forkamerām, bez nekā, un līdz ar to tas motoriņš ir mums daudz klusāks un strādā ļoti labi. Arī zobsiksniņa šeit ir, vairs nav mums tādi ruļļi, kā iepriekšējiem modelim, 2 brīvgaitas ruļļi. Te ir tikai viens spriegotājs, siksna, kas arī pie pirmās apkopes vairāk nekas nav maināms. Nākošā apkopītē jau vēlams nomainīt arī ūdens sūkni, vai ne? Un tad jūs zinat, 90–100 tūkstoši varat braukt droši, jo siksna ir diezgan pamatīga, un šitiem modelīšiem nav vājā vieta, lai viņa plīst un locītu vārstus. Protams, kad visādi gadījumi gadās. Ģenerators mums arī ir tepat viegli pieejams. Ir tā pati muftiņa, kas iepriekšējiem modelīšiem, kura var kādreiz iziet no ierindas, bet šitiem nesam mēs vēl mainījuši neko. Katrā ziņā viņš kalpo ļoti labi. Pats galvenais plus, ka šitam modelītim ir 6 pakāpju automātiska ātrumkārba, kas arī ir uztaisīta uz iepriekšējās ātrumkārbas bāzes. Kaut kas arī pat viņai ir nedaudz līdzīgs, bet vienīgais tas, ka mums ir 6 pakāpju automāts, kurš ir ļoti labs, un arī nevajag neko viņam īpaši vairāk. Šitam modelītim pat nav priekš ātrumkārbas eļļas mērīšanas šups, lai mēs varētu mērīt eļļu, jo te ir viss jau domāts servīza variantā, un to pašu eļļiņu mums arī nevajag mainīt vairs 30–40 tūkstoši. Te nāk drusciņ labāk eļļa iekšā, un viņu pietiek pilnīgi, ja nekādas slodzes nav, tad reizes 100 tūkstošos droši var kārbai klāt neskārties. Protams, ja mēs viņu speciāli nebendējam. Arī gaisa filtrs mums tepat vienkārši ir pieejams, vai neko nomainīt. Un viss ir tāds uztaisīts, patiešām neko sliktu pa viņu nevaru teikt. Un arī braukšana. Šitais gan limited versija ir, un tāpēc arī viņš ir klusāks, labāk apstrādāts. Un nav vairs nemaz mums tāda dīzeļa skaņa, un viss liekas ļoti smuki. Ko vēl varu piebilst pa motoriņu? Noteikti, ka mēs pacelsim garāžā augšā un jums izstāstīšu vēl vienreiz. Un es domāju, likšu atpakaļ jums, uzlikšu atpakaļ vāku. Vāks arī, redzat, tagad vienkārši uzspraužās. Tā kā viss ir pa vienkāršo. Nav vairs tā kā iepriekšējā modelītim, kur jāmeklē mums ir atslēgas, lai varētu atskrūvēt. Te vienkārši viņš. Viss ir novienkāršots. Ko vēl uzreiz pateikšu, drošinātāji mums atrodas tikai šitanī te vietiņā. Citur drošinātāju nav, ne zem paneļa, nekur. Vēl kaut kas ir uz automātiem. Ja kaut kas gadījumā pazūd, noņemot klemmi, es domāju, ka noteikti vajadzētu atgriezties vietā. Tas ir tāds ļoti plusiņš. Un pastīsimies paši arī. Mēs šito modelīti tā apkārt vizuāli, redz kā limitēdam Eiropas jau ir linzas lukturos, viņš tāds jau, un viss tāds ir jau smukāks uztaisīts, es nezinu, man viņš ļoti patīk. Arī diski mums nāk jau oriģināli 17 diski, vai ne, un 18, bet
tas ir priekš mūsu bedrēm vienkārši ļoti, ļoti labi durtiņas. Viņam jau uztaisītas verās bišķiņ savādāk nekā iepriekšējiem modelītim. Jaunam modelītim vēl savādāk, bet šitam modelītim verās arī tā. Ot jaunam ir kā ručku pavelds, tā jau viņas atverās. Protams, ka mēs varam brīvi arī visu to manipulēt ar roku. Un tas viss darās. Izskatās tās durvis tādas masīvas, bet viņas ir ļoti, ļoti ērtas iekāpšanai, ļoti labi. Šitā ir tāda versija Stone Go, kur visi sēdekļi liekās iekšā grīdā. Vēl ir amerikāņiem tāda versija, kur nokrāmēšu nost. Jums uzreiz parādīšu, lai jūs redzat, cik elementāri ielokās sēdeklīši iekšā. Protams, ir jāizņem ārā tepiķīts. Priekšējais sēdeklīts ir jāpabīda uz priekšu. Šitais modelīts nav no svaigākajiem, viņš jau ir savu dzīvīti redzējis, bet neko, neskatoties uz to tieši labi, mēs viņu vairāk varam notestēt, kas viņam ir ļaunāks, kas ir labāks, kas ir sliktāks. Šitā te mēs paņemam kastīti uz augšu, tad noliekam šito muguriņu nost, un pēc tam mēs viņu vienkārši paraujot aiz ļipiņas, redz, kā viņš aiziet smuki mums iekšā. Drusciņi nepietiek, drusciņi vēl vajag uz priekšu, un jau sēdeklīts mums ir grīdā. Un mēs dabonam smuku līdzenu grīdiņu, uzliekam atpakaļ atkal tepiķīti, uz doto mirkli viņu atstāšu iekšā, lai man viegli nav jāceļās. Un aizmugurējie sēdekļi te jau ir uztaisīti, lai nav nekādas liekas piepūles. Tā arī mums viss ir uz atslēdziņas, smuki ir uzzīmēts. Mēs varam arī vienkārši ar atslēdziņu paņemt, divreiz nospiest, un mums durtiņas pašas aizvarās ciet, un attaisīt divreiz nospiežot aizmugures vāku, kurš arī ļoti, ļoti smuki atverās vaļā. Laikam vienreiz tikai nospiedu, jo manām mašīnītē ir vienreiz. Redz, cik smuki arī atnāk klusītēm, aizmugures vāks vaļā. Bet pats interesantākais ir kad aizmugurējie sēdekļi ir uztaisīti arī elektriski. Kam tas ir vajadzīgs? Vai tad tiešām tā tauta tikt izla uz rociņām, kad nevarētu pati nolocīt? Es uzskatu, ka tas ir galīgi lieka ekstra, un tā ekstra maksā kaut kur pie 600–700 eiro. Tas ir jaunā komplektācijā, kad tu pērci jaunu mašīnīti. Bet, protams, drīz jau nākošais modelis, kas nāks, es domāju, to ar ratiem no veikala atbrauc. Un ko tagad pats krāmēsi? Te vēl krānam būtu jānāk ārā, lai iekrāmētu bagāžniekā visu preci. Bet tas ir forši. Katrā ziņā tu pieeji klāt, kur es ir parādīšu operatoram, kur mums viss panelīts ir. Vienkārši šeit vēl patīkam ir, kad arī bagāžnieku no ārpuses negribās rokas smērēt, un nospiežam stovu podziņu. Te gan ir viens sēdeklīts, mums ir pašlaik ir atvienots, tikai mazais ir uztaisīts, un viņš pats, protams, salokās smuki ieiet grīdiņā iekšā. Mēs liekam iekšā slēpes, kad štekerīts savienots, tad lokās abi divi sēdekļi klāt. To es jums arī varu nodemonstrēt, bet domāju, ka īpaša vajadzība nav. Un tāpatās arī mēs nospiežam atkal podziņu normāli. Un nekas nenotiek, bet vēlreiz nospiežam, un tad notiek. Un kā viņš smuki atnāk atkal atpakaļ, vai ne? Un visi kārtībā. Tā kā man jau gribētos tādu modelīti, kur tu podziņu nospied, viss tev saloniņš sanāk, sēdziņa pārklājās un saldus sapnīšas. Bet tas mums būs uz priekšu. Tagad šitais ir patīkams. Kaut vai vecajam modelītim bija šitien tāda ručkiņa, lai aiztaisītu ar roku ciet, bet ja tu to negribi, tad mēs noliekam atpakaļ savu smuko kannu, vai ne? Un tā, lai viņa nemētājās pa mašīnu, nospiežam podziņu. Redzi, kādreiz tu aizdomājies un galva paliek. Tādā ziņā tu zini, ka tevi nesaplacinās, vai ne? Bišķiņ pirmās reizes ir riskanti, bet nekāda vainiņa. Tā kā vari nospiest, zini, ka tevi mašīnā neiespiedīs iekšā. Un tāpat arī ir ar tām elektriskām durvīm, vai ne? Arī var droši, nav jābaidās, ka tur bērniņu kādu var iespiest vai ko. Viņas tāpatās ir viss apdomāts, vai ne, un nofiksējās. Vienīgais tas, kad mūsu ļaudis ir pieraduši to, kad paši taisīja durvis vaļā, un vienmēr viņi kaut ko
kaut ko nolaiž garām. Viens taisa, otrs elektriski taisa, un redziet, es aiztaisīšu ciet, un tāds momentiņš paliek, pieņemsim, es sataisīju bagāžnieku, man viss podziņas tās jūg, bet tas jau arī nav nekas. Pat redziet, taisīšu durvis ciet, un netīšām aizpļāpājos, atkal man paliek iekšā roka, bet viņš ir viss jūtīgs ļoti un uzreiz attaisās vaļā. Redz, ko mums pastaigājās meitenes, noteikti ies gulbīšu uzbarot. Stone Go salonu varētu piedāvāt izmēģināt, bet, domāju, ka viņas ir pa daudz, tāpēc šoreiz mēs to atliksim. Vērsim durvis ciet un apskatīsimies, kas mums ir no šitās pusītes jauns šeit. Vai ne? Šeit ir arī viss logu un spoguļu vadība, vai ne? Mums te ir priekšējie logi, jaunums ir tas, ka šitie sānu logi bīdās vaļā, centrālā atslēga un aizmugurē vējlodziņš mums verās uzreiz abi. Viens vairs nav kā vecajiem modelīšiem, bet, principā tas ir pilnīgi normāli. Vēl, kas šitam modelim ir uztaisīts, apstieties, ja pedālīši vai kājiņas pa īsu ir, tad pedālīšus var tuvāk pabīdīt, tālāk pabīdīt. Ja meitenes brauc uz papēžiem, tad, ļoti ērti, vai ne? Un atkal mums ir loktīrītāji visi uztaisīti, gan priekšējie, gan aizmugurējie. Citur es kaut kur klausījos, ka teica, ka neapmierinātu, bet teikšu, ka ir ok. Viss šitanī slēdzītī, viss slēdzās ļoti perfekti un nekādu problēmu. Es pat tā no ārpuses, protams, arī ir modeļi, kuriem nav šitās jumta sliedes vai ne, reliņi, kā viņi saucās, bet šitā modelītim arī ir jumta sliedes. Tur varam gan uzlikt slēpes, gan jumtu kasti, lai mums ceļošanai vairāk ir ko salikt. Man patīk. Teikšu, kā ir. Pamēģināsim, kāpsim iekšā, ko viņš darīs, kad mēs iebrauksim tumsā, jums varādīšu vēl salonu apgaismojumiņu un visu tā, lai būtu viss pa smuko. Labi, pagaidām sēžamies un braucam. Un paskatieties no aizmuguras, te taču ir, es nezinu, pirmā skatienā gandrīz kā Ikarusā. Bišķiņ, lai operators, lai no aizmuguras var apstīties, kur mums ir DVD1, DVD2 ir tur tālāk, gan ar pultu viņš nevarēs, to vajag ar rociņu atvērt vaļā vai ne. Bet pati fiška ir tāda, ka var uzlikt pa vienu DVD vienu multfilmu, pa otru, un katrs skatīties. Īstenībā komplektā vēl jānāk šitai mašīnai 4 austiņām. Kā es lasīju, tad jābūt tā kā mazājā kinozālē vai ierakstu studijā. Bet, pastieties, vai tad Voyagers tā nav manta, tas ir vienkārši 3 monitori un šitais plašums un garums. Nezinu, brauksim, ko viņš mums dara gaitā. Mūsu vienkārši atslēdziņa, te var izvilkt ārā, lai varētu atslēgt durvis, ja gadījumā mums ir nosēdusies akumulātora baterija kādreiz. Mēs esam aizmirsuši kādu pusgadu pa mūsu mašīnīti. Un atslēdziņa ir vienkārši, viņam arī ieliekam iekšā un vienkārši ieslēgt. Tādā režīmā varam, lai tikai radio skan vai ne, pēc tam ieslēdzam aizdedzīti un nav vairs jātur ne uz startera, ne uz kā. Mēs vienkārši pagriežam un viņš jau pats startējās. Ziemā, ja ir kvēlsvecītes, vairs sievai nav tev jāsaka uzsildi kvēlsvecis obligāti. Viņš visu pats, uz to brīdi viņš nedarbojās, kamēr kvēlsvecis, pēc tam pats piedarbojās. Viss ir uztaisīts pa gudro un pa smuko. Šitam modelītim ir te jau drusciņi savādāk uztaisīts. Citiem, kam nav kompjūters borta, tam šitam ir vispār tukša stūrīte, vai ne? Bet tepat cik ir kompjūters, mēs šoreiz augšā varam nevis likt kruīzi, vai ne, bet apstīties patēriņu, vai ne? Viņš rāda gan 11,4, bet tāpēc, ka tā mašīnīte nav braukta, mēs te uz vietas viņu tikai testējam un skatāmies, vai ne. Sistēma visa ir ok, viss ir uztaisīts pa skaisto. Gan riepās varam pārbaudīt spiedienus, vai ne, visu sīkumu. Viņš mums parāda visu uz borta kompjūterīšu, un ar šito, protams, var regulēt. Labajā pusītē ir regulācija, lai mēs varam visu nolikt pa nullēm. Tas viss attiecās tikai uz kompjūteru. Kruīz kontrolīti, kur ir mums maziņš kloķīts uztaisīts šeit. Tas ir arī citiem modelīšiem, Mercedesiem kaut kas līdzīgs, bet arī diezgan ērti un diezgan forši. Stūrītie iepriekšējiem mums modelītim tikai uz augšu gāja, uz leju, tad šitam jau mēs varam arī stūrīti bīdīt
Ot nevaram šitam ne. Es ļoti atvainojos, bet nākošajam modelītim jau mēs varam bīdīt uz iekšu un uz āru. Tas jau no 11. gada tikai tā ekstriņa ir. Nu, ot, logu veramie es jau jums visu apstāstīju. Šitien mums ir arī 3-joslu klimata kontrole aizmugurēji, priekšai un blakus sēdētājiem, kura ļoti, ļoti veiksmīgi ir uztaisīta. Un nav šitam modelim tā kā parasti Audi, Volkswagen grupas autiņiem. Nu, nezinu, varbūt, ka tagad vairs nav, bet atceros kā kādreiz, ka braucu logi svīda, likās, ka visu laiku pohiņa, bet nu, kaut vai nav tās pohiņas, logi mūžīgas, Lietuva svīda. Voyagerim tāda slimība nekad nav. Uzlikt varam mēs temperatūru gan sev, gan pasažieriem, gan aizmugurē. Tāpat arī var aizmugurējie paši arī regulēt sev temperatūru. Un viss ir ļoti ērti. Var uzlikt automātiski vai viss iestatās. Var pats apgriezienus visus ar roku saregulēt tā, lai pūš pa visu pa smago, vai ne? Ja, tas pats arī ir sēdekļu apsilde, vai ne? Kas ir šitiem modelīšiem? Tas, kad arī sēdekļu apsilde ir ne tikai priekšējiem, bet arī vidējai rindei, arī sēdekļi apsildās, vai ne? Tas tāda jaunums ir uztaisīts. Nu, kādreiz vajag, ja sevišķi šādai ziemā ar šortiem, ka iekāp, tad tā diezgan augsti ir. Bet, ja ar vatētām biksēm, tad tas nebūtu vajadzīgs. Smuks pulkstenīts ir šitam, un mums te ir gan 3. monitors, kurš braucot gan mums nerādīs mīļoto filmu, bet viņš rādīs mums navigācija, ir viss rādiopanels, atpakaļ gaitas kamera. Atpakaļ gaitas kamera te bišķiņ rāda, kad ir kļūmīti, bet, nu, tur ir jāpaskatās, tas nav nekas liels, bet ka kamera ir, tad viņš ļoti smuki rāda. Iebraukšu es vēl tumsiņā, lai es jums varētu parādīt, vai ne, gaitā, kā izskatās salona apgaismojums. Man viņam ļoti, ļoti patīk, viņš jau tā kā tāds luksiņš ir ļoti smuki uztaisīts un izveidots. Šitiens ir Ogres slavenais varžu dīķīts, var papeldēt kopā ar vardītēm, viss ir pa smuko. Redzi, ka tu neesi piesprādzējies, tad ir uzreiz sāk zvanīt. Šitien mums Selvers veikals bija, Voyager klubs atpirks, un laba ir stāvvieta priekš Voyager klubiņa. Vismaz visi var sabraukt, iekšā uzklāt galdu lietus laiko. Nu, vot. Tas tā jokam, Voyager klubs gribētu to visu izdarīt, bet nu noteikti, ka nesanāks. Nu, redziet, kāds smuks apgaismojums, viņš šitien te ir visur neoniņš deg vai ne, un tāds pa smuko. Un kas vēl man viņam patīk, vai ne, kas vēl gar maliņām. Tagad vienkārši drušķiņi pa gaišu, bet maliņas ar viņam ir smuki izgaismotas, vai ne. Arī spanelīts ir tādā krāsā, nu, vismaz nepierastā, kaut kas ir jaunāks, vai ne. Bet, un interesantāks, protams, ka katrs modelīts mums ar laiku paliek savādāks. Tukšgaitā, redziet, dīzelīts, nu, protams, ka nevar just. Atpakaļ gaitā viņam ir drusciņ tā kā lielāka vibrācīņa, bet, nu, viņš nav galīgi jauna mašīnīte, tā kā mums tas viss ir saprotams. Tā vibrācīņa arī gaitā, protams, ka viņa nejūtās. Un, protams, ja kāds grib braukt, tad var arī ieslēgt pirmo un braukā ar tiptroniku vai neslēgt ātrumus. Un tagad jau es uz 3. aizslēdzu, vai ne? Bet es domāju, ja automāts ir, tad kam ir vajadzīgs tas mūsu tiptroniks? Es domāju, izbrauksim mēs ārā un pamēģināsim, kā viņš mums iet gaitā. Reku priekšā ir stopzīme. Mēs apstāsimies, lai pafilmētu cilvēkus, kas ēd saldējumu kopā ar aludzeru, jo tādus retums var redzēt, bet, nu, ir tādi. Un braucam, dzīvītiem ir kaut kas jauns, vai ne, un patīkams, un palaidīsim mašīnītes garām, lepnos Volkswagenus, un brauksim, provēsim, ko viņš mums dara gaitā. Nu, nav jau vispār jautājumu, protams, ka priekš dīzelīšu salīdzinoši, nu, viņš ir foršs un ērts un viss cēlieniņš un braukšana, nu, vienkārši vienreizēja redzamība arī šeit ir lieli spoguļi un viss gan aizmugurē, gan priekšā. Griezīšos riņķītī un
protams, gribās teikt, ieklausīsimies pusasīs, bet neskatoties uz visu noskrējienu, var jau, protams, cik tur vajag putekļu sargu saplēst, un tev tā pusas jau krakšķi, re, kur meiteni iet sunīti izvest, un viss ir pa skaisto, un nē, aparātiņš ir tāds ideāls, brauc vienkārši burvīgi un patīkami. Un pamēģināšu aizbraukšu līdz luksaforam mierīgi, un tad drusciņi iedosim grīdā, ko viņš mums dara. Redz, kur it kā mūs apdzen Dodge Calibrist, kas ir domāts it kā Voyagera, jo tagad tikai Grand versija, tas ir domāts it kā īsā versija Voyagerim. Nu, negribu es to pieskaitīt, nu, galīgi tas nav Voyagers un nekā ērti tur arī viņam nav. Tas pavisam cits modelīts, protams, ka var braukt un viss notiek ar visām mašīnītēm. Akā mums deg zaļais, bet tas nekas, mēs sagaidīsim speciāli sarkano. Jā, tā mēs arī izdarījām. Aizmugurējie jau noteikti dikti apmierināti par to nav. Un tagad tās apstāsimies, un es tagad tā pamēģināšu, kā mums būs ar to, ja citi mūs grib iekloķēt. Un paņemsim pie reizes, es nolaidīšu širmīti, lai mēs redzam tahometru, spidometru, un iedosim bišķiņu viņam grīdā, cik viņš mums ātri pacels un kā mums pārslēgsies ātrumis, tā teikt, sporta režīmā un visu. Ot, zaļais. Nu, provēsim noķert Opeli. Bišķiņ mums arī nokaucās šad tad. Opels mums pielien priekšā, bet mēs uztaisam nelabu manevru, viņu apdzenam. Jā, momentāli mums jau ir 110, 120, pat nu jau būs 140. Bet otrs jautājums, kā viņš atkal mums bremzē. Nē, bremzītes, es teikšu, arī viņam ir ļoti, ļoti jautras. Baigi, nē, nav. Un tagad tā mierīgi braucot, kā parasti viss ir pieņemts. Ielikt iekšā kafīņu, paņemt cigareti, kafiju te ir salikt. Es nezinu, ka tikai asinsspiediens nerodās. 1, 2, redziet, Eiropas variantiem te ir ielikti jau tādi mazi pelnu trauciņi, pat pieņemsim. Tā kā priekš manīm pīpētāji, tas ir ļoti vajadzīga lieta. Tad es kafiju lieku te, cigareti te, attaisu logu, ielogu taisa, noteikti vajag vēja maliņu. To arī var Voyager klubā iegādāties, vai ne? Tad vismaz iet visi dūmiņi ārā un lietus, ļoti laba štellīte. Un arī šito te var kastīti pabīdīt uz aizmuguri. Pieņemsim, tu gribi kafiju tuvāk padot iepriekšējiem, vai nu paņemt kaut ko, tu viņu gandrīz kā ar bāra leti var braukāt. Un tad, ja tu gribi pastaigāties pa salonu, šito kastīti vispār var izņemt ārā. Šitā jau ir ļoti laba, daudzdaļīga. Reku te vēl var izņemt un arī saslēpt no sievas visādus labumus. Pieņemsim, ja nauda ļoti daudz negribās dot, tad saliet šitien kastītē, neviens to nezinās. Un tu būsi veiksmīgi noslēpis. Mēģināsim apgriezties un apstīsimies, kas vēl mums labs darās. Un tad es domāju, lēnā garā mēs varam arī, mums vēl ir jāpaņem gruntsceļi. Ļoti gribās zināt, kā dīzelīts iet pa gruntsceļiem. Un tad gan mēs celsim augšā. Šitam modelītim es jums arī speciāli uztaisīšu, noņemšu gan priekšējo, gan aizmugurējo riteni, lai jūs varētu arī apskatīties, kā izskatās mūsu bremžu suporti, jo aizmugurē te ir pavisam savādāka sistēma tā kā nekā vecajam. Un daudz, kas ir izmainījies, bet teikšu, ka tas viss ir uz labo pusi. Galīgi neko es ļaunu nevaru teikt par šito modelīti. Viņš ir vienkārši ekstravagants, labs un glauns. Un saka, ka koks šitais nesot tāds no labākiem materiāliem, bet tas saucās Korejas bērs. Bet, tā ir tīri gaumes lieta. Citiem atkal nepatīk, kā Dodžiem nāk melni sēdekļi, balti tas, bet tas kaut kas savādāks. Vismaz tautai ir ko runāt. Tāpēc arī man visas mašīnas. Viena rozā, viena zaļa. Ja nepatīk, vismaz neparunā, ka nepatīk. Vismaz nav uz vietas jāsēž. Kaut kas interesantāks dzīvē. Citi garām ejot uzsmaida. Viss notiek pa jautro. Šitien ir mūsu
ierastais Lukoils, tad mēs testēsim tagad pa grunts ceļu. Nu, degvieliņa mums sarakstīts low fuel, iet uz beigām, iztestēsim mēs, pa šitām bretrītēm. Es tev teikšu, ka viņš iet ļoti, ļoti pat klusu salīdzinot ar mūsu iepriekšējo kantaino, ko mēs veco ģēmām. Te vispār nekas negrib. Protams, ir kaut kādi būkšķīši, kaut kas, bet te vēl nav riktīga gruntene. Te vēl ir tādas mūsu Latvijas āres šoseja. Tā pa gruntenīt, es domāju, uzņemot normālu ātrumu, ka viss ir ok. Viņš iet un smuki vadās, vienkārši patīkami. Jā, visos līkumos, visur. Vadība viņam ir ļoti laba. Protams, ar jaunu mašīnīti tā īpaši ārdīties, bet es domāju, ka ir viss ok. Un arī lielākas bedrītes un mazākas, vai ne, viņš visām smuki pāriet pāri. Viss ir. Katrā ziņā pa gruntenīti bišķiņ gribētos varbūt jastrāku kārbiņu, vai ne, jo gribās kaut kur iespiest uz līkumiņa lielāka, vai ne, kaut kur tā, bet tas tīri ir labi, viss viņš cēliens ir tīri foršs un arī var paraustīt, nemaz viņš tā nemetriņķī uzreiz nostrādā pretbuksēšana. Tikko kā tu gribi saraustīt, jau trr parāda, tā kā mūsu dāmas ar var nesties pakaļ un pa grunti, nemaz viņas tā nesanesīs, neļaus viņam sanest to mūsu mašīnīti. Es negribu vienkārši šitādu modelīti daudz braukt pa gruntenīti. Es domāju, ka pirmais jau ir skaidrs un viss ir tā, kā vajag. Un kaut ko diezgan pa smuko mēs jau visu esam izdarījuši. Brauksim mēs uz savu servīziņu, lai mēs apstītos no apakšas, jo tas ir tagad, domāju, uz šito brīdi aktuālākais moments, kas mums viņam darās apakšā. Tagad mēs esam atbraukuši Voyager kluba servīziņā un pacelsim mašīnīti augšā, un es jums visu parādīšu, kas notiekās lejā, kas notiekās augšā, kas notiekās no apakšas. Attaisīšu pa priekšu motora pārsegu. Vēlreiz mēs pāriesim pāri visam motora telpai. Noņemšu uzreiz vāciņu. Uzlikšu uz miskastes, lai tā nereigojās. Kā jau teicu, Common Rail motoriņš, Common Rail iešpricīte, ļoti, ļoti laba. Šitiem arī nav bijušas problēmas ar sprauslām. Te jau viss ir uztaisīts daudz gudrāk. Galvenokārt jau degvielas filtrs te ir liels. Es domāju, kas arī ļoti labi attīra degvielu un viss notiekās ļoti smuki. Tāpat arī man patīk šitien te atpakaļteces trubiņas jau ir uztaisītas tādas jau vecajiem modelīšiem. Viņas pie demontāžas parasti tur kāda ģipiņa nolūza kaut kādas pēc tam nāk smakas, tad šeit jau viss ir tik uztaisīts hermētiski, kad nekas pilnīgi neiet un viss ir stingrs un smuks. Domāju, pacelšu motoriņu augšā, aplūkosim viņu no apakšas, aplūkosim ritošo daļu, pat nepaslinkošu, varbūt noskrūvēšu riteņus, lai jums parādītu, kas ir izmainījies suportos ar iepriekšējo modelīti. Tad celšu augšā. Esam pacēluši augšā un, protams, ka izgriezīsim mēs riteņus, kā jau es jums mācīju. Skaņu nedzird, protams, kad, ja kāds gultnis būtu, to jau mēs dzirdētu braucot. Atskrūvēšu vaļā, noņemšu ritenīti, lai parādītu jums suportiņu. Lai krīt no rokām ārā. Modelīts jauns, bet uzgriežņi vecie, šitie uzgrieznīši patiešām, ja jums ir iespēja nomainīt viņus pret normāliem, jo šeit ceļā šitās micītes, kas ir uzliktas tādas kā
Chromētas viņas nomaucās nost, un tad nav īsti ne 18. atslēga nekas. Un, kad ir diskos iedušies uzgriežņi, tad vienkārši viņi var uz ceļa nomocīties un nenomainīt, un citreiz ir līdz urpšanai, tā, kad pilnīgi pietiek. Redz, kādi mums ir 17 ritenīši oriģinālie un visi forši. Tā, mašīnīte ir pacelta augšā, un kur mums ir 2008. gada modelīša jau suports. Priecē tas, ka ja iepriekšējiem modeļiem bija, pieņemsim, dīzelim vienas bremžu kluči, benzīnam otri, Dodžiem trešie un vēl Tom Country četri veidi bremžu kluči, tad tagad mums ir tas, ka tu pērc vienalga vai Dodge, vai Chrysler, vai Tom Country, vai CRD dīzeli. Mums ne ar ko neatšķirās. Suports ir uztaisīts pamatīgi liels, bremžu klucīši ir vienādi. Tagad mums tik atliek izvēlēties kvalitāti. Labāku, sliktāku vai pavisam sliktu, kuri čīkst un pīkst. Nāci, šitien te parādīšu operatoram zaldātiņi. Mums ir tieši palikuši tādi paši, bet stabilizātora stienis jau uztaisīts pamatīgi lielāks ir vai ne, un resnāks, jo bija arī iepriekšējiem modeļiem tāda vainīte, kad tieši stabilizātora zaldātiņa vietā viņam parādās luftīte un viss. Amortizatori mums ir stipri mazāki šitiem te, kā mazāka atspēres vieta, un tāda viņi uztaisīt noteikti, ja jau inženieris ir domājis, tad to ir izdomājis tā, kā ir vajadzīgs. Un bremžu kluči, es domāju, ka mainās ļoti elementāri, nevis domāju, bet zinu, kad mainās ļoti elementāri, tur jūs varat nebaidīties, un tāpat tās viņus atspiest atpakaļ, bet cilindrīts ir tāpat palicis mums ebonīti, tā kā ļoti uzmanīgi aiz paša cilindrīša nekad mūžā neko nebāžat un nespiežat, tikai aiz bremžu klucīša. Iešu uz aizmugurīti un vēl noskrūvēšu aizmugurējo ritenīti un parādīšu aizmugurē, kādas mums ir pārmaiņas, jo tas man patīk vislabāk, jo kaut kas mums tur gāžās pa ceļam, bet tas ir tikai normāli. Kur jau ir paraugs, kur ir micīte nokritusi nost, vai ne, un no tā uzgriežņa var jāliek obligāti cits uzgrieznis, jo ar šito jau nākamreiz var neatskrūvēt nost. Nolikšu pistolīti, noņemšu riteni, salikšu skrūvīti, smuki uz pacēlāju. Redziet, un te mums ir aizmugurē pilnīgi jauns suports, kā nebija nevienam vecajam. Viņam jau uztaisīta tāda pati sistēma, tā kā Golfam, tā kā Audi, tā kā Eiropas mašīnām, vai ne? Arī tie paši bremžu dalītāji ir pavisam savādāk un stipri izturīgi. Ir, kas šausmīgi atšķirās no iepriekšējiem modelīšiem. Mums vairs nenāk resors, viens resors vai vairāki daudzslāņu resori, vai ne? Mums nāk vienkārši atspērīti, bet atspēri arī ir uztaisīti viss ok, jo viņam svaru, pateicoties resnajiem amortizatoriem, var krāmēt iekšā cik vien vēlies, cik vēlies, bet no 800 kg viņš tur droši, vai ne. Aizmugurē diski mums nav ventilējamie, parastie ir, bet tas arī nav vajadzīgs. Galvenais, lai tas disks ir taisnis, gluds un labi bremzētu. Tāpat arī mainot bremžu klučus aizmugurē, ja mēs atcerāmies iepriekšējiem modelītim, ja bija, pieņemsim, disku bremzes, tad vajadzēja noņemt nost disku. Apakšā bija visa rokas bremžu sistēma, kur bremžu klucīši, bremžu lociņi, kalotkām bija daudz atspērītes, kas vienmēr izdila, ņemot ārā pazuda, vienmēr bija problēmas ar regulēšanu. Te es domāju, ka šitenai momentā mums šitais
variants ir vislabākais. Mums tas viss atkritīs, vai ne? Un smuki griežās pilnīgi, nekas viņam netraucē. Un gan ar rokas bremzīti var vienas bremžu kluči bremzēja, gan rokas bremzīti, gan visu pārējo. Pacelšu mašīnīti augstāk un parādīšu jums vēl, kas notiek šitam modelītim apakšā, kāda ir virsbūve no apakšas, vai mums iet atkal garie lonžeroni, to visu mēs redzēsim. Redziet, kā mums arī plaukti jau ir vairāk eiropiski. Protams, kad lodbalstu mēs varam nomainīt noteikti ne ar plauktu, bet atsevišķi tāpat kā iepriekšējiem modelīšiem, bet buksīte jau nāk tā kā golfiem, tipa viena šitā, otra nāk šitā. Un es domāju, ka tas arī nav slikti, tas ir diezgan labi uztaisīts. Kaut vai šitā buksīte jau mums ir jāmaina, bet noskrējiens šitai mašīnītei arī ir. Un es domāju, ka tas ir viss baigi ok. Katrā ziņā ļoti priecēju, kad atkal mums ir motora karteris diezgan augstu un noteikti, ka šito vairs nedaudzīs tā kā vecajiem labiem modelīšiem. Kondicioniera sūknis atrodas arī apakšā viegli nomaināms. Pie startera arī mēs tiekam viegli klāt. Nekas nav te sarežģīts tāds tā kā kaut kādiem francūžiem, kur tu nekur netiec klāt. Kur ir mūsu jaunā sešpakāpja automātiskā ātrumkārba. Ļoti redziet, kur iet šupa vieta vai nekur vajadzētu būt, bet domāts ir tikai servīza gadījumos pārbaudīt eļļu. It kā tai kārbiņai nevajadzētu skārties klāt ilgi un dikti. Un iesim tālāk, iesim mēs par kuzavu, vēl drusciņu pievērsīšu uzmanību no šitās puses, parādīšu, kur atrodas eļļas filtrs. Redz, kur ja jūs dziļumos iekšā skatieties, tad šitai modelītim nāk elements, kur es uzlieku cimdu, te ir tāda liela atslēdziņa, droši skrūvējiet vaļā, un jūs tur piekļūsiet pie eļļas filtra elementa, ko obligāti pie eļļas maiņas ir jānomaina, un arī viss smuki jānotīra un jāsaliek atpakaļ. Tad mums arī katalizators dīzelim jau uztaisīts, pa cik mums ekoloģiskās prasības ir ļoti pamatīgs un liels, un ceru, ka viņš arī kalpo ilgi. Ja viņš oriģinālais stāv, tad es domāju, ka ies. Šeit mums, protams, atrodas rezerves ritenis, kurš izskatās nereāli noņemams. Bet vajadzības gadījumā tas darās ļoti labi. Tur dodās vesels konstruktora veida līdzi, ko salikt. Aizāķēt, sieviņa nolaiž lejā vai pats no salona atskrūvē vaļā un smuki viņš izbīdās rezerves ritenītes ārā un jūs viņu noņemat nost. Ļoti arī patīk, kā ir viss izveidots sliekšņi. Šeit jau smuki stāv no ārpuses dekoratīvais plasmasiņš, kurš mums ir drusciņa dubļiem, bet sliekšņi ir uztaisīti atkal pamatīgi. Redz, kur iet viss rāmis. Tālāk viņš aiziet bišķiņu uz sāniem, jo tāpēc, ka nāk iekšā sēdekļu kastes, kuras arī ir uztaisītas no stikla šķiedras pamatīgas, un līdz ar to es domāju, ka stiprība šitam automobilim ir diezgan pamatīga. Benzīna bāka mums arī ir viegli piekļūstama, rekāds mums ir arī degvielas filtrs uztaisīts, jau liels un ļoti ērti nomaināms katrā ziņā. Ir ļoti labi tik klāt un nekādu problēmu nav. Kopējā balkaņa mums ir stabilizatora stienīts. Aizmugurējais, lai tiltiņš nesteigā pa kreisi, pa labi, bet izskatās tas viss ir ļoti ok. Tepat arī ir aizmugurējā sēdekļu kaste, kas ir diezgan pamatīga un līdz ar to bagāžnieka dziļums ir mums liels. Un viss ir skaisti. Izpūtējis, protams, dēļ šitām kastēm mums iet līku loču, bet vajadzības gadījumā es domāju, ka tāpatās nav nekāda problēma viņu sameklēt, un kalpo viņš arī diezgan ilgi. Un izskatās ļoti no ārpuses aprūsējis tāda trubiņa, bet tas tā izpūtējam tā arī jābūt. Ir augstāk, siltāk, visa regulācija. Un rekur mums aiziet visas arī tosova trubas un kondicioniera trubas uz aizmugurējo apkures krāsniņu vai pečku, kā viņu pareizāk nosaukt.
iepriekšējiem modeļiem mums parasti problēmas ar tām trubām dabūjām. Mēs viņas zāģēt un likt gumijas starpā. Es domāju, ka par to arī ir padomāts. Un viss tagad ir apstrādāts smuki, lai viņas nerūsētu un nesūbētu. Jau pavisam savādākos arī čeholiņos ieliks. Katrā ziņā Kreislerīts domā par saviem cilvēkiem, par saviem klientiem. Nav kā francūži uztaisa mašīnu un pēc tam pa detaļām tikai dodiet naudiņu, dodiet un dodiet. Arī uzrakstīts, ka stūres iekārta mums ir stipri un daudz pastiprināta, bet viņi arī, ja pieņemsim, kur viņi labāk es jums varētu parādīt. No šeienes, vai ne? Viņa var redzēt, ka viņa ir daudz pamatīgāka uztaisīta. Viņa ir resnāka. Es domāju, ka arī stūres iekārta mums kalpos, nebūs nekāda vainiņa. Gan jau ka tā, ka to mašīnīti nobrauks savus 500 000, tad jau daudz, kas parādīsies un visu mēs izzināsim vēl vājās vietiņas un visu, bet pagaidām cilvēciņi, cik brauc, tik visi ir apmierināti, visi izņemot bremžu klučus un eļļus, neko īpaši arī nemaina. Palaidīšu lejā, vēl drusiņi noiesim pār apakšas pusi virsbūvītē, lai jums parādītu visas niansītes. Miglas lukturīša mums ir tāpatās pilnām sērijām, tukšākām sērijām nemaz nav miglas lukturi, bet tas ir viss tikai no katra cilvēka vēlēšanās, ko viņš vēlās, to visu mašīnītē ieliek iekšā. Labi, laidīšu lejā, uzkrūvēšu ritiņus un vēl drusciņi mēs noiesim pa virsbūvīti. Ritenīšus esam uzkrūvējuši atpakaļ un pāriesim vēl tā rupji pa virsbūvīti. Šitā ir limited versija ar jau chromētiem rokturiem attaisīt vaļā. Viss izskatās ļoti smuki. Smuki mums ir slieksnīši arī tas, kad nekad viņi nekritīs acīs, kad vai saliekti vai kas, viņi ir dekoratīvi plasmasa. Pacēlāji mums ir ļoti labas vietas, kur novietot, arī nebūs problēmas. Riteņi mums arī ir lielāki, kuri pa bedriem neiet. Kur smuki uzrakstīts Chrysler CRD, atpakaļgaitas kamera, Zviedru numuri, no Zviedrijas šitā mašīnīte ir limited versija. Viss ir nostrādāts ļoti labi. Un uzskatu, ka mums ar Voyageriem nākotne nav pazudusi, būs mums tāda pati laba braukšana kā iepriekš. Uz durvīm uzrakstīts Stone Go, lai zinātu, ka sēdekļi iet grīdā. Kaut vai šitiem modelīšiem iet visiem, vienīgais ar galdiņu tādiem modelīšiem. Tur vidējā rinda sēdekļi neiet grīdā iekšā. Tur viņus var izņemt ārā, bet toties var vajadzības gadījumā apgriezt otrādāk. Un tas arī ir ļoti patīkami. Kā jau teicu, priekšā mums ir lukturi ar linziņām, viss ir uztaisīts pa skaisto, logu mazgājamiem. Eiropas variants viņš skaitās un dīzelīts. Domāju, ka brauksim un priecāsimies. Nolaidīšu mašīnīti lejā un tad vēl drusciņi pa motortelpu un tad arī beigsim šito sižetiņu. Esam nolaiduši lejā, vēl rupji pāriesim pāri. Logu apmazgājamais šķidrums, te nevar nekādīgi sajaukt. Stūres pastiprinātāja šķidrumiņš, eļļu, kur jums ieliet motoriņā, šups, kur pamērīt eļļas līmenīti. Vai motora mērītājs, es nezinu, kā viņu latviski sauc. Bremžeļa, tosoliņš. Redziet, šitam modelītim nav. Benzīniekiem ir korķis radiatorā kā vecajiem. Jaunajiem ir papildus izplēšanās trauks un viss notiekās tur drošinātāja kaste un akumulātoru baterija. Domāju, ka viss ir elementāri. Akumulātoru baterija mums ir šeit ievietota jau pēc rūpnīcas lielāka nekā iepriekšējiem modelītim. Un tas ir domāts ir laikam priekš ziemas. Uzlikšu atpakaļ dekoratīvo motora
vāciņu, lai izskatās viņš skaists un smuks. Netrāpīja īsti vietiņā. Vajag paskatīties. Vajag paskatīties tā, lai iznāk pretīm. Nu, vot šitā te viņš būs īstajās vietiņās. Pa skaisto virsū. Un taisīšu motoru pārsadziņu ciet. Redziet, kā jau Chrysler Voyagerim ir izdomāts dzeltens atbalstiņš, dzelteni korķīši, dzeltens akumulators. Vienīgais pietrūkš šitien dzeltenie numuru rāmīši ar dzeltenu uzrakstiņu Chrysler Voyager klubs. Un droši šitais modelīts var stāties mūsu rindiņās. Pat nezinu, viņš ir tāds izveidots, kad īsti pat nezinu, kādu te varētu ķūningu. Protams, smukas, chromētas trubiņas vai ne, priekšā tāda dudziņa. Tas viss piedotu smuku skatiņu un ja vēl uzlikt kaut kādus chromētus diskus un tādu, kad man būs, es izdomāšu, ja būs man spoilerīši uz to laiku un visu mēs uztaisīsim viņu smuku, lai varētu braukt rindā, paceltu galvu un lai visi priecātos pa smuko Voyager klubu rindiņu. Ar to arī beigšu izskatīt 2008. gada CRD modelīti un tiksimies nākamreiz. Liels paldies! Visu labu!